Sveiki, mani sauc Sergejs, es esmu no ZZDats, mēs esam IT uzņēmums Latvijā, un es esmu lietojamības eksperts tajā uzņēmumā, tā es mainīšu rokas. Un es gribu jums pastāstīt par vienu no saviem, laikam nav jāsaka lielākiem vai galvenākiem, bet tādiem nozīmīgiem kvestiem, mērķiem manā dzīvē, ir kādreiz tas, kā iziet no mājām ar tukšām kabatām un izdzīvot. Kaut kad pirms Covida vēl, man liekas, 18. gadā, 6 gadus atpakaļ, Netflixā iznāca Adama Sandlera specials, tā kā komēdiju stand-upā, laikam, specials, kurā viņam bija tāds interesants priekšnesums, kas saucās Phone Wallet Keys, kur viņš stāstīja, ka katru reizi izejot ārā no mājām, viņam obligāti jābūt tātad telefonam, makam un atslēgām. Un tad tā visa priekšnesuma gaitā viņš tad noskaidro, ka viņam vajag vēl saulenes un austiņas un vēl kaut ko, un tad izrādās, ka tām 3 lietām nepietiek. Beigās viņš konstatē, ka viņš aizmirsa savu sievu mājās arī, un galvenā tā ideja ir tāda, ka varbūt nemaz nav jāiet ārā un jāpaliek mājās ar savu telefonu. Un tas viss tās man tā kā rezonē, izņemot nobeigumu, un tad es sāku pētīt, kas tad ir manās kabatās, jo es esmu tāds ļoti izklaidīgs. Un laiku pa laikam aizmirstu kaut ko mājās, maku vai atslēgas, telefonu, neskapēc nē, bet tā sanāk. Un tad tajā laikā, vēl pirms Covid 18. gadā, manās kabatās bija šitik daudz lietu. Tātad telefons, maks, atslēgas, maksājuma kartes, ID karte, vadītāja apliecība, lojalitātes kartes un vēl kaut kādas dīvainās kartes, kas vajadzīgas, lai tiktu birojā. Un tā kā es dzīvoju Ogrē un braucu ar vilcienu, tad man vēl bija jāpērk abonements, kas ir papīra tāds gabaliņš, kas visu laiku ir kaut kā tur kabatā sačakarējās. Un vēl trākāk, kad es ceļoju, tad man vajag vēl vairāk lietu. Tad man tajos laikos vajadzēja printēt kaut kādas Booking.com rezervācijas ar kaut kādu informāciju, jo viņiem vienmēr vajadzēja kaut kādu pinkodu. Tad ir iekāpšanas kartes, ir pase un vēl kaut kādi dokumenti. Baigi daudz. Tad drusku laikam nākot uz priekšu, izrādījās, ka digitālais laikmets var palīdzēt nedaudz ar šo. Un tad parādījās aptuveni 1 miljons dažādas aplikācijas, kur katras tajā aplikācijā iestrādāja savu lojalitātes karti, iekāpšanas karti, ko tur vēl, izņemot abonementu. Es kāpēc vilciena abonements parādījās tikai pagājušajā gadā, man liekas, bet tā bija milzīga problēma, bet tad parādījās lietotnes, un tas man diezgan visu ko atviegloja dzīvē. Un tad parādījās tāds foršs lietotņu veids, kā digitālie maki, kur varēja salikt visas tās kartes, visas nē, bet ļoti lielu daļu no tām kartēm, un vēl foršāk viņi piedāvāja standartu, un ja tev ir kaut kāda lietotne, kurā tu uzturi tās kartes, tad tu varēji ievietot tos tajā makā. Un tad tur parādījās visas tās kartes, kas man bija kabatā vai makā, pēkšņi parādījās tajā digitālajā makā. Ieskaitot arī maksājumu kartes, kas arī ir no digitalizācijas viedokļa baigi foršs solis uz priekšu. Dažiem vendoriem tas ir tā kā vairāk droši, dažiem mazāk droši, bet idejiski arī maksājumu kartes aizgāja uz manu telefonu, turpat tajā digitālajā walletā. Un mēs kā IT sistēmu izstrādātāji arī tajā brīdī, kad bija jāizstrādā digitālais Covid certifikāts, tad mēs arī to taisījām tādā veidā, lai to varētu ievietot tajā pašā makā, lai tajā digitālajā makā būtu pēc iespējas vairāk to dokumentu. Tad sanāk pēc šīs tā kā revolūcijas manā kabatā ir šitik daudz mantu, kas ir jau daudz foršāk. Tad tehnoloģijām ejot uz priekšu parādījās iespēja arī saintegrēt to maku ar savu gudro māju. Tad es varu arī ar telefonu atvērt durvis kaut kādā drošā veidā. Tad man no kabatas pazuda arī atslēgas. Un tad paliek lielais jautājums, ko tad darīt ar visām tām citām kartēm. Skaidrs, ka kaut kādu ID karti vai vadītāja apliecību nepietiek ielikt digitālajā maciņā, ja tur nav vienkārši QR kods. Tur kaut kāda drošības apsvērumi, vēl kaut kādas lietas. Tas nav tik vienkārši. Izrādās, ka tā problēma nav tikai man, to problēmu mēģina risināt visā pasaulē, un tad parādījās tāds projekts, kas saucās Eiropas digitālais maks, kur galvenā lielā ideja ir tāda, ka tas ir vēl viena lietotne, kurā varētu apvienot tos dokumentus, ko ielikt makā, bet tas ir kaut kāds drošāks un
sarežģītāks veids, kā to visu tur uzglabāt. Un ideja tāda, ka tas būtu oficiālais eiropiešu maks, kurā varētu ielikt jebkāda veida dokumentāciju. Izglītības dokumentus, vadītāja apliecība, ID kartes, ceļošanas dokumentus, principā jebko. Tas vienkārši vēl viens standarts, kas paredz visu kaut kādas foršas features. Latvija bija viens no pirmiem, kas izveica pilotu pagājušajā gadu. Mēs arī bijām izstrādātāji, mēs izveidojām to maku priekš Latvijas. Un tur ideja tāda, ka Eiropa piedāvā standartu, un tad katrs, jebkurš var izveidot savu lietotni, kas pakļautos tam standartam, ērtāku, mazāk ērtāku. Noteikti, ka Google ar Apple arī savā makā iestrādās šīs lietas. Bet globālā ideja, ka jebkurš var paņemt un uztaisīt to maku, un tad katrai Eiropas valstī arī jāveido tas maks. Tad mēs piedalījāmies pilotā, atsauksmes bija ļoti labas. Izskatās, ka tas viss funkcionēs, strādās, kad mēs to visu palaidīsim. Un tagad pilotam beidzoties, mēs sākām izstrādāt arī savu, paņēmām to standartu un izveidojām, sākam veidot savu digitālo maku, ko mēs saucam par digimaku, kur ir tieši tā ideja, ka mēs varam tajā drošā Eiropas standarta veidā uzglabāt tajā makā gan ID kartes, gan vadītāja apliecības, gan jebko citu. Tas, kas man personīgi patīk, to visu lietu digitalizējot, parādās tādas foršas jaunas features, par kurām agrāk varbūt nav nemaz tik daudz domāts, jo tas nebija iespējams fiziskajā pasaulē. Ideja tāda, ka tajā brīdī, kad man jāuzrāda mana ID karte, piemēram, veikalā kasieris grib zināt, vai man ir 18 gadi, tad tā vietā, lai rādītu visu to karti ar visu informāciju, kas man ir tajā dokumentā, es varu viņam aizsūtīt vienkārši faktu, ka man ir 18 gadi un savu bildi. Un tad kasieris nemaz nezinās, kā mani sauc, cik man ir gadu precīzi un tā tālāk. Viņam vienkārši būs tas drošais, standartizētais veids, kā uzzināt, ka man tiešām ir 18 gadi. Līdzīgi use case ir ļoti daudzi. Mēs varam paši kontrolēt, ko tieši mēs nododam katru reizi, kad mēs prezentējam, uzrādam tos dokumentus. Tad ļoti cerams, ka ļoti tuvajā nākotnē viss, kas man būs kabatā, ir telefons, un ar to pietiks, lai izdarītu principā visu, kas ir ideāli, jo telefonu es neskapēc nekad neaizmirstu. Tad klasiķa vārdiem sakot, viss, kas man ir vajadzīgs, ir mans telefons. Tālūk.